Patiesībā man ļoti patīk, ka šeit ir apkopots visas Olgas Reices, varbūt tādas leģendārās bildes un tādas visspēcīgākās bildes, un arī, protams, tie apavi un tas skatuviskais šarms, ko viņi ir atstājusi aiz sevis, un tiešām ļoti patīk. Patiesībā arī es šeit atnācu, lai iedvesmotos arī savām, ka man ļoti patīk pašam pārveidot kurpes un taisīt kurpes, tāpēc atnācu iedvesmoties arī no tā visu. Un apsveikt, protams, Olgu šajos burvīgajos svētkos. Olga ir Olga, viņai ir arī savs stils, es teiktu. Viņa ir gana sievišķīga, kustīga, jautra, enerģiska, dzied, un, es nezinu, viņš ir atbilstoši tieši viņas garastāvoklim. Var teikt, viņa arī ir viena no krāsainākām latviešu dziedātājām tomēr. Viņa tāda, arī sirsnīga un viņai krāsa piestāv. Man kurpes ir īstenībā viena no vislielākajām vājībām. Varbūt ne uz tik augstiem papēšiem, bet vispār man mājās ir drausmīgi daudz kurpes. Un es domāju, ka, lai cik tas tā nesanāk, varbūt bišķi smieklīgi, bet man kā džekam arī sanāks tāda kolekcija. Es domāju, visnotaļ pēc pāris gadiem man tiešām pilna māja kurpēm. Es esmu ļoti priecīga par šo ideju, kas nāca no Olgas, jo Viņa ir ārkārtīgi interesanta personība, un viss viņai ir interesants, sākot no kurpēm, tērpiem un arī to, kas notiek galvā un kā viņa sev pasniedz. Un galvenā viņas vērtība tas, kā viņa dzied. Šis gads, laikam, kā sākās 7. janvārī, tā līdz 7. janvārim arī turpinās. Nē, pēc tam arī būs citi gadi, bet šis ir vienkārši fantastisks gads. Un es esmu ļoti priecīga, ka man ir tāda izstāde, jo ideja bija manējā. Tāpēc, ka man kurpes kā atribūtika no manām visām kleitām un auskariem un visādiem citiem aksesuāriem ir tomēr jābūt stabilitātei. Man ļoti patīk tā kā mežā zem stabilitāte, tad man ļoti patīk kurpes vislabāk. Es saskaitīju pēc visām kastēm, kad 77, ja, kurpāri. Tiešām tie, ar ko es eju, bez čabiņām un bez zābakiem, ja, tas tikai kurpes. Šīs kurpes ir kā mana dziedāšanas vēsture, ja. Es varu pateikt, kur ārņa medņa kurpes, tad tās ir no Turēdas rozes, tās ir atkal tādas, tās ir 2 naktis, tās ir atkal, tās tā kā vēstura. Var cikot, vienā veikalā, man liekas tās melnās kurpes, jā, vienā veikalā es viņas pirku, es neatceros, tas bija Lāčplēša ielā, es biju novilkusi savas kurpes un mērīju tās kurpes, un pienāca viena sieviete un sāk manās kurpēs iet. Vienkārši viņa saka, es saku, bet tās ir manas kurpes. Viņa saka, kā viņas te stāvēs, viņas pērk, viņas ļoti labas. Es saku, bet tās ir manas, viņas taču ir valkātas. Tā. Man viss kaut kas ir visādi kuriozi bijuši ar kurpēm.